Jā, mam. Jā, čau, jā. Ko tu saki? Vai es varu dabūt bezmaksas ēdienu veikalā? Protams, es varu dabūt ne tikai ēdienu, bet arī dažādas citas lietas. Ja man veikalā ļoti gribās ēst, ko es parasti daru? Es atveru vienu cepumu paciņu un izņemu vienu cepumu ārā. Tad es nokožos, bet tad uzpūšu atpakaļ un ielieku apakaļ cepumu paciņā. Ja man nepieciešama mājās pildspalva, es to iebāžu sev degunā vai arī savā ausī. Un pēc tam, kad aiziem mājās, vienkārši izņem ārā un man ir 2 pildspalvas. Banāni man ir diezgan grūti ēst, tāpēc es to parasti sagriežu, bet veikalā jau nav naža, tāpēc es to daru šādi. Un tad atveru šo banānu, un tas uzreiz ir sagriezts. Un var ērti ēst. Es īsti nezinu, kādēļ šo es daru veikalā. Ko es darīšu? Es paņemšu vienu karoti un ar šo karoti es saliekšu savu prātu. Ko es gribēju teikt? Ar prātu saliekšu šo karoti. Jo grūti paņemt karoti līdz uz mājām, bet, ja to pārlauž uz pusēm, tad gan mierīgi var ielikt kabatās, bet kā es tagad viņu izmantošu? Jā, un šādi var dabūt dažādas lietas pēc maksas. Bet īstenībā, kāpēc tu varu to stāstu? Tāds ir manas idejas. Un īstenībā tas nemaz nav legāli. Jā, nedara to. Lai to darītu, tev vajadzīga atļauja, kur man, protams, ir. Vai ne? Jā, tāpēc nedariet. Ne, noteikti nedara. Kāpēc? Noteikti nedara tā. Nu? Vai tu pamanīji, ka visu šo laiku es runāju ar kartonu? Ja nepamanīji, nospied laiku šim video, kā arī abonē manu kanālu, lai redzētu citus interesantus video. Smaidiņš!